за бугор ушел груз. Россия гремит, как и союз кандалами. Этот сталинский шлейф, нынче путинский шлюз. Страна, где из шлюх сразу то в генералы. И где быть ветераном так горько на вкус. Славься Отечество, наше казенное. Славься Отечество. Всеми парами и в три глотки сожрали весь Советский Союз. И был сладостный всех под пресс и под вскрыть каждый куст. Если правда с дрожащими только губами, то за что воевали Севастополь и Курск? Славься Отечество, наше казенное. Славься Отечество, наше казенное. Пацаны на стиле покоряют города. Рейбаны на глазах, черная борода. Калаши заряжены всегда, даже когда лютые холода. Пацаны на стиле покоряют города. Рейбаны на глазах, черная борода. Калаши заряжены всегда, даже когда лютые холода. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Холодная война, и время как вода. Большие города. Halaunis. Guarda di dietro il
Mums uz masu? Tā. Pārvalde. Paldies, cik apzinīgs pilsonis beidzot. Nevienam dokuments nerāda, nu neviens. Eko dokuments. Paldies. Vai arī šādi. Lai labi garšo. Kur nulīte. Nulīte? Mētājs skaits, kur? Atlaidīgi. O, paldies. Jā. Kāds samaksās savā naudu un aizēja ralli. Jā. Vairāk nebūs Teiksies, jā. Bija arī litrīgas cilvēki. Mums esot jānāk tuvāk jums. Vēl tuvāk. Nu vēl. Okay. Vakar godātie viesi. Prieks jūs redzēt uz lielo notikumu. Filma beidzot ir gatava. Gatava doties pie jums. Un šovakar ar nelieliem ievadvārdiem pirms filmas. Jums kopā ir sāksim pēc svarīguma. Pēc garuma. Pēc svarīguma ir tas pats, kas pēc garuma. Filmas ražošanas vadītāji un producente Sinti Andersone. Filmas galvenās lomas atveidotājs Raitis Sturmans. Filmas režisors, scenārija autors un producents Oskars Rubenkeits. Filmas galvenais operators un arī producents Juris Pīlēns. Filmas asociētais producents, sociālo tīklu menedžers un nelielas lomas atveidotājs Sergejs Timoņins. Paldies! Nelielas, bet vārdarbīgas lomas atveidotājs. Viņa draugi. Ir tā, ka jūs visi šeit sēžat, un jūs esat priecīgi, un mēs esam priecīgi, bet skaidrs, ka bez jums, vai bez jūsu līdzdalības, šis viss nebūtu iespējams. Un kāds tur saka, jā, es jau biju tikai uz maz brītiņu, es biju uz tur 1 dienu vai 3 dienām, bet tas viss skaitās. Jā, tad, kad to lielo betonu klūci paņem 2, viņiem pilnsbīgs, kad to paņem 20, tad jau ir vieglāk, man tad to paņem 200 cilvēki, vai cik 400 cilvēki, tad tas ir visam cits svars. Un ar to tas vispār nebūs necik liekulīgi teikt, ka bez jums tas viss nebūtu noticis. Tā
aplausi, tas ir jums par. No manas puses, pirms vēl visiem svētku svinīgajiem vārdiem vēlējos piebilst, ko Oskars nepiebilda, ka filma ir 2 stundas un 30 minūtes gara. Šis ir pēdējais brīdis, lai aizjūtas un pagriezīcībā. Jā, esat gatavi. Bet, ja nedaudz nopietnāk, tad tiešām milzīgs un sirsnīgs paldies ikvienam no jums, kas pielika roku, piemeta naudu, nāca palīgā, atzina autiņu, iefilmējās vienu dienu, iefilmējās daudz vairāk dienas, bija augsti, jūs zinat, bija ļoti nepateicīgi laikapstākļi un bija ilgi. Tāpēc tiešām sirsnīgs paldies ikvienam no jums, kas bija daļa no šī projekta. Un vai Oskar? Mums Raitis izklāstīs. Jā. Īstenībā es gribēju izmantot ēteru un pateikt paldies, Oskar, tev. Paldies Ulim, paldies Sintijai, Sergejam. Paldies Oskaram primāri par to, ka tu uzticējies, ja, un devi šo iespēju par milzīgo palīdzību. Tas, ko jūs redzēsiet uz ekrāniem, tas tā visa neaktieru, nemākulīgā tēlošana, tas tika īstenībā risināts un uzlabots tikai Oskar dēļ. Oskars to visu no nemākulības pagriez par kaut ko īstu, jā. Un ja būs baigais mēsls, tad uz viņu viss, jā. Jā. Bet, jā, īstenībā jāapsaka tas, ko mēs vēl neesam pateikuši noteikti, ka šis nebūs Kev 2, gatavojiet lukatiņas, kādas lakatiņas, jā, ja kāda asari notika vai kas, bet, jā, enjoy! Patīk jums skatīšanos, izbaudiet, meklējiet sevi, meklējiet Raiti, nebūs ilgi jāmeklē. Patīk jums skatīšanās jums. Понеслось. Protams, visi dzirdētas, bet vislielākā ieskatāja. Paldies, Пацаны на стиле покоряют города, рейбаны на глазах, черная борода. Калаши заряжены всегда, даже когда лютые холода. Пацаны на стиле покоряют города, рейбаны на глазах, черная борода. Калаши заряжены всегда, даже когда лютые холода. Наводим шум по городам, это балаган, черная борода, кожанка и наган. Атаман идет, наполняя свой карман. Дикари на связи нарабатывают план. Пацаны на стиле покоряют города, рейбаны на глазах, черная борода.